Nu ko, labs rīts. Labs rīts jūs mājās no mūsējām. Piektdien mums bija intervijas, laba intervija, un sestdien mums vēl vajadzēja aizdot savas iekārtas vēl vienai intervijai, tāpēc šorīt ne no studijas. Bet pagājušajā nedēļā mēs runājām par tādu lietu, kā cik svarīgi lietas ir pabeigt, un cik svarīgi ir izdarīt lietas līdz tādai fāzē, līdz tādam momentam, kur ir kaut kāda gatavības pakāpe. Un šorīt par nodošanas termiņiem, nodošanas termiņiem, jeb angliskais vārds deadlines. Un tāds vārds artificial, mākslīgs tās deadlines, nodošanas termiņi. Viena no lietām, ko es esmu pamanījis, mēs pagājušajā nedēļā sanāca tāda saruna, skatījāmies Amerikas vienu tādu šovu, Saturday Night Live, kurš tur viņa attīstības to posmu un to kā tā komanda strādā. Un būtībā katru nedēļu, sestdienā, ir šis šovs, kas norisinās kaut kādu pusotru stundu, un šo cilvēku darbs ir pakļauts tādai nedēļas nogriezienam. Tātad, respektīvi, sestdien viņi to šovu nospēlē, viss, kas saka, tīri labi, svētdienā noteikti atpūšās, un pēc tam pirmdienā sākās darbs atkal pie jauna, un kas ir pats svarīgākais, viņi turpina to darbu, jo viņi līdz sestdienai, jo viņi zina, ka līdz sestdienam jābūt gatavam. Tur nevar tā, šitā bija tāda švaka nedēļa, baigi, mēs te paslimojām kāds, un tad tur nerakstījās tas šovs. Viņš vienkārši sestdienā viņš iet gaisā. Līdz sestdienai jābūt ir gatavam vienalga foršs vai neforšs vai superīgi joku vai nesuperīgi joku, bet viņam ir jābūt. Jo tas tāds ar komēdijas tāda žanra pieskaņa tas šovs. Un runājot par to, es neveļas tā pieķēris jau pie domas, ka citreiz ir vajadzīgs arī kaut kāds mākslīgs tās nodošanas termiņi, jeb deadlines, jo lielākai daļai mums nav tā, ka mums katru nedēļu sestdienā ir jānodod lietas. Ja. Dažam varbūt mums, nezinu, kāds ir konditors, ja, tad attiecīgi būciņai jābūt gatavai līdz tikiem no rīta. Un tas, jā, tas ir forši, bet lielākai daļai, kas mēs strādājam birojā, mums no visa gada griezuma visticamākais tie nodošanas termiņi, viņi nav tik izteikti katru nedēļu. Droši var pierakstīt, piemēram, savu komentāros, tas citu varētu būt interesanti lasīt. Tavā nozarē tas, ko tu dari. Pierakst, kas ir tas, ko tu dari, un kādi ir tie, cik bieži tev ir ties Saturday Night Live, jā, cik bieži ir tev nodošanas termiņi. Manā nozarē ir, protams, tur, nezinu, mēnešu atskaites, tur kaut kad pasākums, piemēram, šito nedēļas nogalu mums būs pasākums Rīgā, tad visam jābūt gatavam līdz tam pasākumam. Bet tā kā ir tādas papildus lietas, piemēram, mēs radam mācību materiālus, mēs rakstam grāmatas, mēs veidojam sociālo mediju kaut kādu pārstāvu, šī gadījumā prāta rītrosmi, viņai domāju par prāta rītrosmi ir jābūt gatavai līdz 6:30 no rīta, ja, kad mēs ejam gaisā darbdienu rītos. Ja. Bet tajā laikā ir vēl citas lietas, ja, tās pašas grāmatas, ja, kuras mēs viņu paši viņas rakstam, paši viņas publicējam. Mums nav līdz šim bijis viens ārējs izdevniecības kanāls, tad tā īsti neviens uzlikt ārēji tādu deadline, ja, to nodošanas termiņu mums nevar. Paši ņemam, un mēs arī pirms nedēļas, kad mēs ar komandu apsēdāmies, mēs sapratām vienā konkrētā projektā, lai radītu mācību materiālus, mums ir jāuzliek mākslīgs iekšējs nodošanas termiņš. Jo komandā arī vairāk atzina to, ka viņi labāk strādā, ja ir konkrēts nodošanas termiņš. Ja ir nevis vienkārši, un ceļš, piemēram, kaut kādā šādā te gadījumā, kas mums ir ar
viens ir grāmatas, bet otrs ir, kad mums tieši sociālos mēdījos, mums ir konkrētas lietas, kuras mēs attīstam sociālos mēdījos, sociālo mēdīju pārstāvniecības kaut kādas satura radīšana. Un tur, no vienas puses, ja tu pārvari un izslimo to, ka tev algoritma šūpols visu laiku gribās šūpināt, tad kaut kādā brīdī ir ļoti vienkārši. Tu vienīgais esi, kas var noteikt to, cik bieži tu liks kaut ko sociālos mēdījos. Un kas notiek, kā rezultātā daudziem tā sociālo mēdīju pārstāvniecība pazūd. Jo nav ārējais deadline. Ja pirms pateikt, kad, piemēram, būtu, iestatījums kaut kāds Facebookā, Instagramā vai TikTokā, vai YouTube, kur tu esi sācis kaut ko darīt, ka, piemēram, ja tu, mēnesi neko nebūs līdzis, viņš aiztaisās ciet. Daudz vairāk cilvēki sasparotos, un tas trakākais ir tajā, ka, viens ir ceļš sociālo mēdīju kontekstā, viens ir tas, ka ir ļoti svarīgi nededzināt sevi, un saprast tiešām to, kas ir tā brīža varēšana un tā tālāk, bet arī pat laikā ļoti daudziem ir tieši tas moments, kur kaut kur pazūda, kaut kur pagāja, upsties jau 2 mēnešu riņķī. Kā tas varēja būt? Es vakar, man viens sociālo mēdīju kanāls, un tur bija noticis gļuks, tur marketingā ir viena tāda interesanta lieta, kas man patīk jautājumi. Un vienalga, kur es pasaulē ceļoju, un es ieraugu jautājumu marketinga kontekstā, es viņu vienmēr nofotografēju, un tad es viņu liek iekšā tajā konkrētajā kontā, saucās questionography. Un man viņš kaut kad vienreiz pazuda paroles un netikām iekšā un mēģināja vairākas reizes, un tur nesenāca un vienkārši sēdēja un tā uzmētas lūpiņa bija. Un es vakar, pirms pāris nedēļām, es kaut kādā veidā piekļuvu viņam. Tur mēģinājumu vai vairāk, bet kaut kādā veidā tā līkne ar paroles attiestatīšanu un vēl tur kaut ko sanāca caur vienu e-pastu. Un tad ir. Es esmu atpakaļ tajā, tieši Instagramā es skatījos. Un es paskatījos, ka, ārprāts, 2 gadi ir pagājuši, kopš es neko tur nebija līdz. Labi, it kā leģitīmas attaisnojums, nebija paroles un tā tālāk, bet arī tagad es tās paroles dabūju, piekļuvu atguvu pāris nedēļas, jau 2 nedēļas tiešām ir garām, un tas laiks paskrien. Un ja neieliek sev kaut kādu konkrētu šo te deadline, šo te nodošanas termiņu, līdz kam kaut kam ir jābūt gatavam, un tur ļoti nosvar, ārkārtīgi svarīgi ir, un to mēs varētu parunāt rītā patiesībā, kā tas ir, cik ļoti ir jābūt, cik ļoti jāapzinās ir tas savs personības tips, un kas ir tas, kas tevi dzen. Jo no tā konteksta vai nu tu izdarīsi, piemēram, arī par šiem tiem mākslīgiem nodošanas termiņiem, vai nu tu saliks sev kaut ko atkal, uztaisīs pašsabotāžu, uzliks sev nerealistiskus nodošanas termiņus, vai arī tu uzliks tādus, kas tev būs kā tāda virzītāja spēks un atskaits punkts, un kilometri, pēc kuriem tu redzi, mēs virzamies uz priekšu. Nevis kaut kāds pārmērīgs dzinuls, kas atkal nodedzinās tevi kaut kādā brīdī un tikai vienīgi radīs pretreakciju pret kādiem šādiem te deadlineiem. Ja? Daudziem cilvēkiem patiesībā tieši tas ir arī noticis, ka viņiem viņi ir mākslīgi izlikuši kaut ko neapzināti, nepārdomāti, nerealistiski, un kā rezultātā tas rada pilnīgi pretēju efektu, un pēc tam viņi pilnībā aiziet projām no jebkādu šo te nodošanas termiņu uzlikšanu. Bet šodien rītā pie kafijas tas var pēc tam pasēdēt un padomāt to, kas ir lietas manā dzīvē, kuras nebīdās uz priekšu, vai pie kurām pieķeroties ik pa brīdim es paskatos, atkal tāds laiks pagājis. Un nav tā, ka nebija laika, vai nebija iespējas, vai piemēram sociālo mēdīju kontekstā nebija ko teikt, bet kad ir kaut kā piemirsies un kaut kā nebīdās uz priekšu, un cik labi būtu, kad
būtu kaut kāds nodošanas termiņš. Mēs, piemēram, savai komandai, mums ir viena bērnu grāmata, par kur mēs runājām, mēs gribam izdot tur valodu mācīšanās kontekstā. Un mēs pagājuši pirmdien mēs apsēdāmies, tādā savstarpēji novienojamies, jā, ka tas varētu būt labs produkts, un nolēmām to, ka viņam ir jābūt izdotam līdz decembra sākumam. Es nezinu, kā mēs to izdarīsim. Kaut gan realistiski izklausās ir. Līdz decembra 1. nedēļa, tad 5 nedēļu laikā viņam jābūt. Nu, mīnusiņš ir varbūt tajā, kad man personīgi ir jālido projām. Šo svētdienu, kas tagad būs, es lidoju uz Jaunzēlandu, bet komanda paliek, bet uzreiz ķērāmies jau klāt viss. Tur ir konkrēti viņas grāmatiņa par skaņām, kādas skaņas izdveš, visās valodās ir viss vienādi. Latviski mums Gailis saka kikergū, angliski viņš saka kakl-dūdl-dū. Mums Vardīti saka kvā, ja, vai angliski viņš ir rabbit, ja, un ir atšķirības. Un tad mēs skatījām, bet saraksts jau bija, es ātri uzreiz nākamajā dienā jau pieķēros klāt, kas ir saraksts, kas ir tas, kas tur ir vajadzīgs. Es sarakstīju visu savu sarakstu ar skaņām, pārbaudīju pāris robotiem, pēc tam nākamajā dienā iedevu vienai amerikānietei pārbaudīt, iziet cauri, vai tur ir lietas, ir apstiprina, ir lietas, ok? Nu, tad tagad nākamais bija izdomāt storyline. Jo pie katra lielā tā nodošanas termiņa ir jau arī mazie starp posmiņi. Un tos arī svarīgi uzreiz nodefinēt un pie sevis iekšēji čekot līdzi. Un tad tas nākamais bija storyline, kā tad tas tiks pozicionēts. Vairākas dienas nevedās, nevarās vaļā. Paskatījos Amazonē, papētīju, kas tur notiek. Tur vairāk tieši par šito tēmu jau ir grāmatiņas, bet un labas storylines ir tādi, kādā veidā attīstās tas stāsts, vai tā doma, kādā veidā tas tiek prezentēts. Divām grāmatiņām bija ļoti labs. Okay, to nedrīkst darīt, jā, tad tas storylines jau ir paņēmts, jā, tas izteiksmes veids jau ir paņēmts. Ok, skaidri. Bet kaut kad aizvakar vienai Gunitai, manai sieviņai, mēs tur kaut kādā kontekstā sēdējām runājām par to, un viņai pēkšņi pavērās viens. Okay, šodien aizies uz darbu, es zinu to, ka kaut kādā brīdī apsēdīsimies pēcpusdienā, vēlreiz pavērpināsim ar pārējo komandu, kā jums likās šitās storylines. Jo pēc tam nākamais posms ir izvēlēties ejošākās, jo bērnu grāmatās ir plus mīnus tur 11 atvērumi. Izvēlamies ejošākos, jo respektīvi tādas, kuras varētu būt bērniem interesanti un arī pat laikā ar izglītojošu piesitienu, un pēc tam uzreiz zīmējam, jo bērnu grāmatās ir vajadzīgi zīmējumi. Un zīmējumi ir tas, kas paprasīs kaut kādu laiku, bet pēc tam ir viss kopējais salikums, un tad ir tipogrāfija. Šāds vienkārši realistisks piemērs, jo es sapratu, ka tas arī komandā mums bija. Tā mēs runājam par labiem projektiem, par labiem mācību materiāliem, par labām lietām, bet tā mēs arī netiekam līdz viņu izdarīšanai, Un neviens nav slings kā mais. Neviens nav slings kā mais. Visi ir strādīgi, visi darbojās, bet tie kaut kā tie iekšējie termiņi ir vajadzīgi. Šogad arī paskatoties uz lietām, jau tikai šogad uz lietām, kuras ir nodotas un kuras ir pabeigtas, un kuras ir pabīdījušās jēgpilni uz priekšu, viņām visām ir bijuši kaut kādi konkrēti termiņi. Vismaz mūsu kontekstā noteikti. Nevis vienkārši tā, es aiz labas gribas ņēmu un pabeidzu, bet ir bijuši termiņi. Un tāpēc ir labi izvērtēt, un tās situācijas, protams, ir dažādas, bet pie sevis ir ļoti labi izvērtēt to, kas tad ir tas, kas, kā jau minēju, nebīdās uz priekšu, bet būtu baigi labi, ka bīdītos. Paskatīties to, vai tajā nevar ieviest nodošanas termiņu. Uzlikt kaut kādu deadline. Ja? Pēdējais, ko es atceros, es vakar atsāku bišķiņu vairāk vēl kustēties ar sportu, bišķiņu padarboties, un atcerējos, skrienot. Vakar atcerējos, kā es 2020. gadā noskrēju 2020 km gada griezumā, un es zinu, ka galvenā lieta, kas man
bīdī uz priekšu bija lielais deadlines, gada griezums, reāla statistika, cik tad katru dienu ir jānoskrien, jeb cik jānoskrien ir ik pa pāris dienām vai ik pa 3 dienām, ja nenoskrien to, un pulkstenis ar statistiku, kurš kolekcionē visus kilometrus un skatījās līdzi, un tas palīdzēja tikt līdz mērķim. Tā kā, nu ko, ar manis prasa, cik ilgi plānoju palikt Jaunzēlandē. Uzdevums ir nodibināt uzņēmumu un sākt jau slēgt pirmos līgumus ar sadarbības partneriem. Tad šī reizē tās būs 3 nedēļas. Lidošu viens pats, bez kundas šoreiz, ja projekts liels, tad vienkārši pirmais posmiņš jāizdara, un mums tur Jaunzēlandē ir partneris, un tad attiecīgi pirmajā nedēļā ir uzņēmuma dibināšana un tās lietas, un pēc tam jau skatīsimies tālāk. Tā kā šobrīd vēl tikai tāda, teiksim, gluži izpētes fāze jau bija februārī, kad mēs bijām, bet tagad ir tāds jau pirmās sarunas ar potenciāliem sadarbības partneriem. Tā kā labs būs, jā, noteikti. Būs kāds raidījums arī no Jaunzēlandes. Tur pamazām tagad iešūpājas pavasara vidus, beigas, vasaras sākums, un tad jau būs forši, būs siltāks. Nu ko, lai jaudīgi pirmdien esam iešūpinājuši pirmdien, bet par tiem deadlineiem, un ja nav dabīgie deadline, ja, dabīgie šie nodošanas termiņi, un daudzās nozarēs mums viņi ir vienkārši dabīgi. Atskaits jānodod, tas tur jāizdara, semestra sākums, tur tādas lietas, ok. Bet tiem, kam nav, ja nav dabīgi, tad ir ok, var arī mākslīgi, var arī pats apsēsties un izdomāt tā, šito lietu man jāpabeidz līdz tam un tam laikam. Un tad izveidot tos starp nodošanas termiņus, un skatīties, kādā veidā tad arī tā lieta bīdās uz priekšu. Jo, nu, ir daudzos no mums ir iekšā grāmata, daudzos no mums iekšā ir labs saturs, priekš sociālajiem mēdījiem arī, lai pozicionētu savu produktu un pakalpojumu, ir labas lietas, tas no satura pozicionēšanas. Un ir svarīgi, lai viņš nav zem akmeņa gadiem un nebēdājās, jā, tur kopā ar bēdu zem akmeņa, bet lai viņš tiek celts gaismā un cilvēku var mācīties vai iegūt risinājumu un piedzīvot labāku dzīvi. Tā kā ir jau arī zinām korporatīva atbildība mums pret to, ko mēs esam paši mācījušies vai ko mēs protam arī. Ja pašā biznesā ir lietas, kuras tu apzinies un tu vismaz nojaut, bet nezinu, varbūt tas ir sales kaut kāds konkrēts message vai kaut kāds sales video vai mazums kaut kāda reklāmas pozicionēšana vai kaut kāda līkne, kur tu saproti, un līdz viņas darīšanai ir jānotiek, jānokļūst. Vai, nezinu, remonts, ja, kuram nevar pieķerties. Ir lietas, kas ir jāpabeidz, un tam palīdz. Un ja nav dabīgu deadline, tad ķeramies pie kaut vai mākslīgi, un tas arī palīdz virzīties uz priekšu. Nu ko, tas tad pirmdienas rītam, ejam un daram, un tiekamies rīt. Tā.